Indija tiešām ir sakārtojusi savas lietas cīņā pret terorismu. Labs darbs, indieši! Jūs visi, jūs miljardi, jo mums jūs būsiet vajadzīgi cīņā, lai atgūtu mūsu sabiedrības no šariata likuma pārņemšanas bezdibeņa. Tomēr šķiet, ka daži cilvēki apvienotajā karalistē uzskata, ka šāda veida video ir leģitīms. Un, kad es saku šāda veida video, es domāju inscenētu ISIS veiktu Indijas līdera nāvessoda izpildi. Es vēlētos teikt, ka jokoju. Nē, tur nav nekādas pārspīlēšanas. Burtiski pretīgs video. Un tas notiek pēc tam, kad viņu premjerministrs Narendra Modi pateica šos vārdus. Draugi, šodien no Bigāras zemes es saku visai pasaulē. Indija identificēs, izsekos un sodīs katru teroristu un viņu atbalstītājus. Viņš šeit saka, ka Indija identificēs, izsekos un sodīs katru teroristu, viņu koordinatorus un atbalstītājus. Es domāju, kurš gan negribētu pasauli, kurā jūsu vadība saka, izskaudīsim terorismu? Kurš gan to negribētu? Izrādās, ka daži cilvēki Anglijā to negrib, bet nu gan, mēs pie tā nonāksim pēc brīža. Par šodien līdz pašām zemes malām. Indijas gars nekad netiks salauzts terorisma dēļ. Terorismus nepaliks nesodīts. Terorisms nepaliks nesodīts, un mēs to vajāsim līdz pašām zemes malām. Jā, Modi, lieliski! Mēs visi esam vienisprātis. Katrs saprātīgs cilvēks tev piekrīt. Beigsim terorismu. Tiem, kuri neatcerās, ko īsti nozīmē terorisms, pameklēsim to Googlē. Terorisms nozīme. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka terorisms ir apzināta vardarbības vai vardarbības draudu izmantošana pret civiliedzīvotājiem vai nekarotājiem, lai radītu bailes un sasniegtu politiskus, ideoloģiskus vai reliģiskus mērķus. Tātad tā ir apzināta vardarbības izmantošana savu politisko, ideoloģisko vai reliģisko mērķu sasniegšanai. Es jums jautāju, ak brīnišķīgie skatītāji, cik pieņemama jums šķiet reliģiska vardarbība, jeb kāda vardarbība? Un vai jūs piekrītat, ka vardarbība iespējams, tikai iespējams, nav kaut kas tāds, ko mums vajadzētu pieļaut? Nu, ja jūs tam piekrītat, tad viss, ko Modi saka, nav pretrunīgs. Terorisms ir jāaptur. Tiks pieliktas visas pūles, lai nodrošinātu taisnīgumu. Landa noteikti stingri pieturēsies pie šī lēmuma. Ik viens, kurš tic cilvēcībai, ir ar mums. Es pateicos dažādu valstu cilvēkiem un viņu līderiem, kuri šajos laikos ir bijuši kopā ar mums. Ik viens, kurš tic cilvēcībai, ir ar mums. Varētu domāt, ka tam vajadzētu būt pašsaprotamam. Jā, burtiski visi, kas tic cilvēcībai, izņemot šo puisi. Ārkārtas paziņojums, mani dārgie brāļi un māsas. The Unified ir arestējuši Narendru Modi. Kā redzat, mēs esam arestējuši Narendru Modi, genocīdisko abiju. Atvediet viņu šurp, atvediet viņu šurp. Mani dārgie brāļi un māsas, jums jāatcerās aktīvisma pasaule. Brīvība ir mūsu rokās. Ja mēs nestāvēsim par savu tautu likteni, neviens to nedarīs. Neviens to nedarīs. Es aicinu katru no jums atcerēties, ka kādu dienu mums būs Modi roku dzelžos šādi, bet tas viss ir atkarīgs no jums. Pievienojieties Dīnaifaidam, pievienojieties aktīvismu pasaulē, piecelieties un dariet savu balsi sadzirdamu, jo tas ir tagad vai nekad. Tātad, vai ir kādi interesanti, vai kāds vēlas kļūt par daļu no Dīnaifaida? Starp citu, kas ir šis puisis? Islāmistu ekstrēmists Šakils Afzārs inscenē ISIS stila nāves sodu, kurā piedalās aktieris ar Modi masku. Šie ekstrēmisti kļūst nekontrolējami. Cik daudz vēl Lielbritānijas iedzīvotāji to pacietīs? Narendram Modi ir jāizsauc apvienotās karalistes pārstāvis Indijā un jāizsaka protests.
Starp citu, šis ir tas puisis. Viņam ir 16,000 sekotāju. Būtībā neviens par viņu nerūpējas, un tomēr šāda uzvedība kļūst par normu. Jā, vienkārši paņemsim līderi, kurš saka, ka mums nepatīk terorisms un mums vajadzētu cīnīties pret terorismu, un izliksimies, ka viņu izpildām nāves sodu. Jā, tas ir ģeniāli, tas ir tik gudri. Atceries, Lielbritānijā ir tik daudz indiešu. Tas ir neticami aizskaroši tik daudziem cilvēkiem, bet bez tā, ka tas ir aizskaroši, tas arī ir nomācoši un kaitinoši. Ka šie cilvēki, un jūs precīzi zināt, ko es domāju, sakot šie cilvēki, izplata šāda veida saturu internetā, pilnībā to normalizējot. Sakot starp citu, ironiski, ka mums ir jāvēršas pret Modi par genocīda atbalstīšanu, kad viss, ko Modi apgalvoja, bija tas, ka mums vajadzētu cīnīties ar terorismu. Viņš ir apgalvojis daudz ko. Ne visu, bet mums vajadzētu cīnīties ar terorismu. Vai tā bija atruna kļūdas pēc? Vai šim vīrietim tā bija neliela freidiska kļūda, ka tas, pret ko Modi vēršas, ir tas, kam viņš pats tic? Tas neatstātu labu iespaidu, ja jūs būtu tiesā, vai ne? Jūs būtībā teicāt, ka mums vajadzētu vērsties pret Modi, jo Modi veicina genocīdu un izplata pretterorisma retoriku. Kas jūsu reliģijā ir saistīts ar teroristu retoriku, Mr. Man? Katrā ziņā es sāku kļūt aizkaitināta, bet es vienmēr kļūstu aizkaitināta. Tātad, kas jauns apkārtnē? Paldies par jūsu uzmanību šajā jautājumā!